Jūs skatāties raidījumā Natālija Ābola. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Bez ikdienas brokastīm nav iespējams panākt izturību un augstas darba spējas. Šīs īpašības ir ļoti svarīgas profesionāliem sportistiem, un to var noteikt ar testa palīdzību. Arvien vairāk cilvēku savu brīvo laiku izvēlas pavadīt sportojot, jo ir atklājuši, ka aktīva dzīvesveida piekopšana palīdz uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Neatkarīgi no tā, vai sportojam, lai uzlabotu savu veselību vai personīgo rekordu, mēs vēlamies, lai treniņos pavadītais laiks tiktu izlietots pēc iespējas lietderīgāk. Taču praksa rāda, ka pat pieredzējuši sportisti vai nu trenējas pārāk intensīvi un vienveidīgi, pakļaujot sevi pārtrenēšanās riskam un traumām, vai arī trenējas ar pārāk zemu intensitāti, kas ir nepietiekama, lai rastos nepieciešamais treniņa efekts un notiktu sportisko rezultātu izaugsme. Vipsport piedāvā veikt tavu sportisko darba spēju testu un analizējot laktāta līmeņa izmaiņas organismā, kā arī sirds ritma izmaiņas, noteikt tavu optimālo trenēšanās intensitāti. Testu ir iespējams veikt gan uz slīdceliņa, gan arī uz īsta velosipēda. Turklāt Vipsport ir vienīgā vieta Latvijā, kur testu veic maksimāli tuvu pietuvināt reālajiem trenēšanās apstākļiem. Tas ir velobraucējiem ir iespēja testēties arī uz sava velosipēda sev ierastajā pozā, un testa laikā netiek izmantota izelpas gāzu analizātora maska, lai neradītu nedabisku psiholoģisko, kā arī elpošanas muskuļu spriedzi. Testa laikā nosakām trenēšanās intensitāšu zonas, izmēram ķermeņa kompozīcijas parametrus, ierakstām elektrokardiogrammu un sniedzam profesionālajā sportā pieredzējuša kardiologa slēdzienu. Izvērtējam sportisko sagatavotību vai atkārtota testa gadījumā tās progresu. Konsultējam par optimālu treniņu procesu un sporta uztura lietošanu. Ja trenējies uz velosipēda vai arī plāno to iegādāties un vēlies, lai braukšana ar to būtu pēc iespējas komfortablāka, ekonomiskāka un veselīgāka, piedāvājam arī aprēķināt tavam augumam atbilstošo velosipēda ģeometriju. Pieteikšanās www.vipsport.lv, pasts @vipsport.lv vai pa tālruni 20 211 372. Vipsport – sporto viedi! Mūsdienīgam ziemas dārzam vietu var atrast gan mājīgajā kafejnīcā, gan trenažieru zālē, gan saurupmājā. Bet biznesa centrā tāda atpūtas oāze dos iespēju atslābināties un atvilkt elpu. Ziemas dārzs – vieta, kur cilvēks atgriežas pie dabas harmonijas un klusuma. Radošā kompānija 2L dāvā šo dvēseles komfortu, radot saikni starp dzīves telpu un apkārtējo vidi. Projektējot ziemas dārzu tiek ņemti vērā visi svarīgākie faktori – temperatūras režīms, saules gaismas pietiekama caurlaidība, neatkarība no ārējiem laika apstākļiem. Uzņēmums gudri atrisinās visas pasūtītāju vēlmes. Nenovērtējamā talantīgo speciālistu pieredze palīdzēs jums radīt īstu dabas oāzi zem stikla jumta ar metāla profiliem. Ziemas dārza konstrukcijas mēs veidojam no diviem variantiem. Viens ir PVC malas un alumīnija jumts, un otrs ir tikai no alumīnija. Alumīnija priekšrocības ir tādas, ka viņš var būt jebkādā tonī, viņš ir ilgmužīgāks, noturīgāks, savukārt tiek taisīts no PVC konstrukcijas apakšas un alumīnija jumta ar PVC uzlikām, kas ir ļoti moderns, ļoti skaists un patiesībā arī ļoti silts. Terases un verandes, kas agrāk nereti tika izmantotas kā saimniecības telpas, tagad pārvēršas par dzīvokļu papildinājumiem ar dažādām funkcionālām iespējām. Tos izmanto gan kā ērtus atpūtas stūrišus, gan kā darba kabinetus, gan kā mājas sporta zāles. Tādā veidā var aprīkot arī balkonus. Kas attiecās uz verandu iestiklošanu, kas arī ir jaunums Latvijā un ko mēs piedāvājam vienīgā kompānija, ir bīdāmas sistēmas, pilnībā bīdāmas sistēmas visām malām. Tātad jumtā tiek likts stikls vai polikarbonāts, kā nu vēlās, un visas malas, teiksim, bīdam uz vienu pusīti un bīdam uz otru pusīti. Ar tādu iestiklošanu logi neaizšķērso loģiju, konstrukcija izceļas ar augstu pretkorozijas izturību un tā ir laba skaņas un siltuma izolācija. Pateicoties plānajiem alumīnija rāmjiem un stikliem, tas nodrošina maksimālu dienas gaismas caurlaidību. Uzņēmuma speciālisti visas konstrukcijas izgatavo pēc individuāla pasūtījuma, ņemot vērā katra klienta vēlmes. Izstādē Māja 2012 uzņēmums Labas durvis apmeklētājiem piedāvāja ekskluzīvas durvis.
Lai iegūtu vairāk vai mazāk pieklājīgas durvis, pietiek palūkoties vienā no daudzajiem celtniecības veikaliem. Bet, ja jums ir tieksme sasniegt pilnību un pašapliecināties, tad uzņēmums Labas durvis piedāvā ko ekskluzīvu, pielietojot viskvalitatīvākos materiālus. Pēc individuālā pasūtījuma izgatavotie modeļi ir uzņēmuma pārākums pār konkurentiem. Pat pēc vētrēnām debatēm jūsu kabinetā iekarsušais apmeklētājs diez vai bezrūpīgi aizcirtīs tādas durvis. Firma lepojas ne tikai ar savu produkciju, bet arī ar savu servisa līmeni. Uzņēmuma personāls ne tikai vienkārši pārdod durvis, pārdevēji par durvīm zina visu un pat nedaudz vairāk. Ar katru klientu notiek pakāpenisks darbs. Sākumā viņam palīdz izvēlēties materiālu, no kā tiks izgatavotas durvis, pēc tam izstrādā konstrukciju, dizainu, apdarījumu, furnitūru, bet beigu etapā durvis tiek piegādātas un ieliktas. Īpašu nišu pārdošanā aizņem tehniskās durvis. Tās tiek izgatavotas no ugunsdrošiem materiāliem, kas ugunsgrēka gadījumā spēj pretoties uguns un dūmju izplatībai. Ugunsdrošās durvis, kas tiešām ir ugunsdrošas, nevis tikai pārklātas ar ugunsdrošu laku, kas arī tehniski savā veidā ir veidotas tā, lai, ja viņas ir 45 minūšu izturīgas ugunsdrošas durvis, lai viņas arī 45 minūtes izturētu atklāto liesmu. Līdz ar to viņai ir iestrādāti visādi materiāli, kas neļauj šai ugunī šo durvi sadedzināt. Ierasta klientu prasība ir dabīga materiāla durvis, kas apstrādātas ar drošu laku un maksātu pēc iespējas lētāk. Bet kvalitatīvas durvis nevar būt lētas, jo to izgatavošanai nepieciešams labs materiāls un dārgs aprīkojums to apstrādei, pulēšanai. Uzticieties uzņēmuma Labas durvis profesionāļiem. Viņi palīdzēs atrast optimālo risinājumu un ļaus atvērt sev jaunas durvis. Pa jokam teiktā frāze "jumciet" nozīmē, ka cilvēkam kaut kas nav kārtībā ar galvu. Bet, kad kaut kas nav kārtībā ar mājas jumtu, tad tur vairs nav nekādu joku. Mūsdienu konkurences apstākļos, kad daudzi uzņēmumi celtniecības tirgū piedāvā jumta un fasādes apdares darbus, nav viegli izvēlēties labāko darbu veicēju. Uzņēmumam Latrof šajā cīņā ir vairākas neapstrīdamas priekšrocības. Latrof piedāvā ne tikai jau pārbaudītu jumtu materiālu klāstu, bet arī ekoloģiskus risinājumus. Mēs esam Eternita tehnoloģijas oficiālie pārstāvji. Tās ir bezasbesta viļņotās loksnes. Tiem ir ilgs kalpošanas laiks. Tie ir jaunākās paudzes materiāli. Tur netiek izmantots asbests. Mums ir viena priekšrocība – vienkārša to uzklāšana uz jumta un pati montāža. Tie ir dažādu izmēru. Tas ir, klients var izvēlēties viļņu augstumu, jebkuru jumta krāsu. To var uzlikt uz jebkuras sarežģītības konstrukciju un ļoti laba cena. Под любую крышу, любой сложной конструкции его можно поставить, применить. И цена очень хорошая. Braucot gar vasarnīcām, katrs var ievērtēt skaistus un akurātus namiņus. Šķiet, ka to iemītnieki ar to vien nodarbojas, kā ar fasādes tīrīšanu no rīta līdz vakaram. Ciematiņa ceļi ir ļoti putekļaini, bet mājiņas mirdz saulē vienmēr izskatās pievilcīgas un elegantas. Patiesībā skaistuma noslēpums ir nevis saimnieku darba mīlestībā, bet gan īpašajos šķiedra cementa dēlīšos. Tiem, kas meklē izturīgu estētisku fasādi, uzņēmums Latrof piedāvā jaunumu – cedralu paneļus. Šķiedra cementam, no kā izgatavoti dēlīši, piemīt izturība pret apkārtējās vides ietekmi. Tas neplaisā, nesabrūk un tam nav nepieciešama īpaša apkope. Ar putekļiem tiks galā lietus. Dēlīšu virsma līdzinās ciedrai. Un rodas silts, dabīga koka iespaids. Mums ir ļoti laba apkalpošanas kvalitāte. Neviens klients nepaliek neapmierināts. Visi ir apmierināti un vienmēr ejam klientam pretī. Tie nav vienīgie sasniegumi tādā darbietilpīgā nozarē kā celtniecība. Skaists parkets izdēļos jebkuru interjeru. Kā pierādījums augstas klases grīdu segumam ir pasūtījumi prestīžām sabiedriskām telpām.
Parkets mājās vienmēr norāda uz saimnieka gaumi un rocību. Tas lieliski papildina interjeru un rada tajā īpašu smalkumu. Uzņēmums Vidrižu Atvari vairāk nekā 10 gadu nodarbojas ar augstvērtīga ozola un alkšņa parketa ražošanu. To ražošanā tiek izmantoti tikai vietējās izeivielas. Speciālisti zina, ka Latvijas koksne vidēji ir par 30% stiprāka par to, kas augusi vairāk uz dienvidiem no mūsu platuma grādiem. Tāpēc Vidrižu Atvari ražotais parkets ir īpaši spēcīgs un izturīgs. Pēdējā laikā īpaši populāri kļuvuši ozolkoka grīdas dēlīši. Uzņēmums ar panākumiem regulāri piedalās dažādās Eiropas dizaina projektos. Sekojot modes tendencēm, Vidrižu Atvari grīdas saguma izmantošanā izmanto jaunākās tehnoloģijas, tādēļ parkets dažkārt atšķiras ar neparastu dizainu. Uzņēmums ir apguvis populāru jaunumu parkets ar koka novecināšanas efektu, tā it kā tas būtu gadsimtiem vecs. Vidrižu Atvari speciālisti ir pārliecināti, ka viņu jaunais produkts piesaistīs ne tikai dizaineru speciālistu uzmanību, bet arī privātos pasūtītājus ar māksliniecisku gaumi. Tādus dēlīšus var izmantot mūsdienīgā mājas interjerā, kā retro elementu un pielietot arī kā parastu dārza solu. Šodien plašais materiālu izvēles klāsts dod iespēju koka virsmu nokrāsot visdažādākajos toņos. Tā ir gan sarkanā koka, gan sirmi pelēkā koka krāsā, vai arī saulē izbalējuša vai sāļā jūras ūdens tonētā koksne. Vidrižu Atvari speciālisti veic jaunas koka grīdas montāžu, restaurē jau esošās koka grīdas, kā arī izgatavo mozaīku parketus pēc individuāliem pasūtījumiem. Viņu darbus var redzēt prestižās Latvijas sabiedriskās iestādēs Latviešu biedrības un Benjamiņa namā. Uzņēmums aicina visus interesantus apmeklēt ražošanas salonu veikalu, lai iepazītos ar Vidrižu Atvari produkciju, veikt individuālu pasūtījumu vai saņemt profesionāla galdnieka konsultāciju. Izturīgs un vienkārši apkopjams. Tādas kvalitātes ir Raunas betona bruģim. To ražo no smilts, kas bruģim dod unikālas īpašības. Bruģis ir viens no izturīgākajiem ceļa sagumiem. Tā nedeformējas pati zem nozīmīgas slodzes, netiek pakļauta graujošajai sāls iedarbībai, ar ko ziemas laikā tiek apstrādāti ceļi. Bez tam bruģis var dot neatkārtojumu dizaina akcentu jebkuram laukumam. Tas var būt parks pašā pilsētas centrā vai arī mazamājīga sēta pie mājas. Latvijā ar bruģa ražošanu un uzlikšanu, kā arī sētu un laukumu labiekārtošanu nodarbojas uzņēmums Raunas bruģakmens. Mūsu uzņēmums Sijā Rauna bruģakmens, kā jau liecina pats nosaukums, nodarbojās ar bruģakmens ražošanu. Gadu gaitā esam attīstījušies un piedāvājām ne tikai bruģakmens saražoto produkciju, bet arī šo produkciju ieklāt. Uz šodienu mēs nodrošinām visus darbus, kas saistīti ar pagalmu labiekārtošanu. Tātad apzaļumošana, trotuāru izveidu, laukumu izveidi, lietas ūdens notekas. Tātad viss, kas ir saistīts ar laukumiem. Galvenais Raunas bruģakmens ražotā bruģa izejmateriāls ir īpaša smilts, kas iegūta Grants karjerā. Salīdzinot ar citiem celtniecības materiāliem, bruģiem ir daudz priekšrocību. Pirmkārt, tā ir neparasti liela izturība un iespēja daudzkārtējai izmantošanai. Bez tam tāds ceļa klājums neaizšķērso nepieciešamā mitruma un gaisa piekļuvi augu saknēm. Uzņēmums Raunas bruģakmens cenšas piedāvāt saviem klientiem visaugstākās kvalitātes produkciju un pakalpojumus. Tā ir firmas garantija. Raunas bruģakmens produkcija ir certificēta. Sakarā ar to automātiski tiek dota 2 gadu garantija. Bet mēs saviem klientiem piedāvājam tīri cilvēcīgo, jo mēs par savu produktu atbildam. Un, ja nu tiešām tās kļūmes rodās, kuras mēs nepieļaujam, tad mēs vienkārši viņas pielabojam. Raunas bruģakmens speciālisti un strādājošie katram klientam ir gatavi piemeklēt dažādu krāsu, formu un faktūras bruģi, lai klājums kļūtu neatkārtojams un savā veidā unikāls. Mājas celtniecība no gāzbetona blokiem palīdzēs ievērojami iekonomēt līdzekļus, jo izmantojot tos vairs nav nepieciešamība nosiltināt māju sienas. No kā celt māju, šos un daudzus citus jautājumus nāks risināt pirms celtniecības darbiem. Gāzbetona bloki gūst arvien lielāku popularitāti celtniecības tirgu. Tas ir mākslīgais akmens ar augstiem tehnoloģiskiem un eksploatācijas parametriem.
Māja, kas celta no gāzbetona, būs komfortabla un mājīga, un tādas celtniecības izmaksas būs salīdzinoši mazākas. Pirmais gāzbetona bloks Latvijā tika radīts 2008. gadā Ogrē. Šodienu var uzskatīt par tirdzniecības markas Texobloks dzimšanas dienu. Rūpnīcas ražošanas jaudas ļauj saražot vairāk nekā 200 000 kubikmetru kvalitatīva gāzbetona gadā, dodot iespēju apgādāt visus klientus ar preci, kam tas nepieciešams. Zema siltumvadīt spēja, maza blīvuma masa, uguns izturība, ekoloģisks, šīs un citas noderīgas īpašības ļauj gāzbetona blokiem būt līdzvērtīgiem ar tādiem celtniecības materiāliem kā ķieģelis un koks. Rūpnīcas Texobloks pamatuzdevums ir augstvērtīgu bloku ražošana par pieņemamām cenām. Mājas, kas celtas no gāzbetona, izmaksā par 20% lētāk nekā no koka. Gāzbetona sastāvā ir kvarca smilts, cements, kaļķis, ģipsis un ūdens. Bloki paredzēti dzīvojamo māju un rūpniecisko telpu ārējo, nesošo un iekšējo sienu būvēšanai. Īpaša tehnoloģija ļauj radīt vieglu un ļoti izturīgu bloku, kas atbilst visām prasībām un celtniecības standartiem. Materiāls nodrošina temperatūras svārstību izlīdzināšanu kā vasaras karstumā, tā arī ziemas augstumā. Sienas no gāzbetona pēc taustes ir siltas. Texobloka gāzbetons it kā elpotu, regulējot mitrumu telpā. Šie celtniecības bloki ir mūžīgi un neprasa kopšanu. Materiāls atšķirībā no koka nepūst un nedeg, un tas arī nerūsē kā metāls. Bloki tiek ražoti ļoti precīzi, ar precizitāti +–1 mm, kas ļauj sienu uzbūvēt ideālā līmenī. Kas attiecas uz mikroklimatu telpās, tas ir līdzīgs mājām, kas celtas no koka vai guļbaļķiem. Cilvēkiem ir patīkami atrasties tādā telpā, viņš jūtas ērti. Приятно человеку находиться в таком помещении, он себя уютно чувствует. Celtniecības tehnoloģija no šī materiāla nav īpaši sarežģīta. Mazstāvu māju no gāzbetona ar savām rokām vai ar nelielu citu palīdzību var uzcelt pat bez speciālas izglītības. Gāzbetons ir viegli apstrādājams ar parastu rokas vai elektrisko instrumentu. To var urbt un griezt. Gāzbetona bloki ir universāls mūsdienīgs materiāls, kā pielietošana ļauj veiksmīgi atrisināt veselu kompleksu celtniecības problēmu. Ja projektu attīstītājiem ir jāizvēlās kvalitatīvi celtniecības un apdares materiāli pa izdevīgām cenām, tad ir vērts pievērst uzmanību vietējiem piegādātājiem un ražotājiem. Celtniecības materiālu izvēle pēc kvalitātes un cenas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, uzsākot mājas, vasarnīcas vai tirdzniecības kompleksa būvniecību. No celtniecības materiālu kvalitātes ir atkarīga celtnes ilglaicība un izturība, kā arī tās estētiskais izskats. Uzņēmums Avotiņi piedāvā ne tikai visplašāko celtniecības un remontam nepieciešamo preču klāstu, bet arī iespēju produkciju iegādāties par visai demokrātiskām cenām. Šogad kompānija Avotiņi svin savu 20. gadu jubileju. Sākot tirgot Baltkrievijas sienas blokus, mēs esam izauguši līdz kompānijai, kura tirgo un ražo savu produkciju. Mēs tirgojam ne tikai būvmateriālu segmentu, mēs ražojam un tirgojam metālu izstrādājumus. Šodien patērētāji izvirza augstas jumtu un sienu segumu kvalitātes prasības. Materiālam ir jābūt skaistam, ilglaicīgam un izturīgam pret negatīvu ārējo faktoru iedarbību. Tieši par tādu jumtu un sienām sapņo ne tikai katra jauna māja, bet pat ļodzīga būda. Uzņēmums Avotiņi ir radījusi savu jumtu un sienu segumu ražotni, kas dod iespēju ievērojami samazināt mazumtirdzniecības cenu. Bez tam Avotiņi ir daudzu pazīstamu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas celtniecības materiālu ražotāju oficiālais pārstāvis un piegādātājs. Tāpēc uzņēmuma klientiem tiek piedāvāta plaša celtniecības materiālu izvēle ar plašu cenu diapazonu. Viens no perspektīviem virzieniem tas ir arī armatūra. Mums ir pašiem savu līniju, un mēs izgatavojam armatūras izstrādājumus, piedāvājam klientiem. Vēl viens no tādiem interesantiem virzieniem tas ir izgatavošana un montāža bezkarkasa angārus. Cinkotā tērauda izmantošana ir ērts un ekonomisks variants pircējiem ne tikai pateicoties salīdzinoši vienkāršai montāžai, bet arī augstajai izturībai pret koroziju un aizsargājošajām īpašībām pret agresīvu apkārtējās vides iedarbību. Tādu konstrukciju svars ir salīdzinoši neliels. Tas nodrošina mazu slodzi uz ceļamās ēkas jumtiem un sienām, kā arī būtiski paildzina tā kalpošanas laiku.
Kompānija ir 4 filiāli, kur atrodas Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā un Jelgavā. Tur strādā profesionāli un droši. Klienti var griezties pēc konsultācijām. Uzņēmums Avotiņi klientiem nodrošina ērtu pakalpojumu, jebkura izmēra celtniecības materiālu transportēšana tieši no ražotāju uz celtniecības vai remontdarbu vietu. Svarīgs papildinājums ir lielgabarīta celtniecības materiālu izkraušanas garantija un to pacelšana jebkurā augstumā ar speciālās tehnikas palīdzību. Stilīga un komfortabla vannas istaba dos iespēju baudīt nemazums patīkamu mirkļu, ejot dušā vai vannā ar smaržīgām putām. Vannas istabas interjeram ir jāapvieno ērtība, praktiskums un, protams, ir jāpriecē acis. Vienlaicīgi gan dara atcerēties par sava naudas maka iespējām. Veikalā Simba priecēja zemās cenas, īpašie piedāvājumi un liela santehnikas aprīkojuma izvēle. Padariet vannas istabu maksimāli funkcionālu. Mēbeles var iegādāties gatavā komplektā, kur ietilpst izlietne, skapis ar atvilknēm, sienas skapis un skapis penālis. Var arī izvēlēties moduļu mēbeles, kas ļauj pašiem vai ar dizainera palīdzību izveidot vannas istabas dizainu. Vannas istabas vai virtuves interjers var būt vienmēr aktuālajā klasiskajā stilā. Smalkas līnijas un detaļas. Priekšroku dodat modernajam stilam. Tad realizējiet dzīvē mūsdienīgas dizaina tendences. Lai jūsu vannas istaba kļūst krāšņa kā Brazīlijas karnevāls, ielieciet interjera pamatā nesavienojamības principu, dažādus nestandarta formas materiālus. Papildināt un atsveidzināt vannas istabas interjeru var ar tādu jūras viļņu, zilās krāsas, smilts un citu nokrāsu. Mūsdienu dušas kabīnes ir daudzfunkcionālas. Tā var būt ne tikai parasta dušošanās, to var pārvērst arī par veselīgu procedūru. Hidromasāža paceļ tonusu, veicina vielmaiņas procesus organismā, turkupirts noņem nogurumu pēc darba dienas. Aromaterapija un FM radio uztvērējs papildinās komfortu un labsajūtu. Telpu palīdzēs ietaupīt vanna un duškabīne 2 vienā. Ir arī aktuāli veikala Simba dušas kabīņu dažādu aprīkojumu speciālie piedāvājumi. Mājīgi ir tad, ja tajā ir silti. Veikalā Simba termoventilatori maksā sākot no 3 latiem. Bez tam šeit ir liels bērniem domāto piedarumu instrumentu un plašs santehniskā aprīkojuma klāsts. Bezmaksas autostāvvieta ļaus nesteidzoties iepazīties ar preču klāstu un saņemt pārdevēju konsultāciju. Plastmasas logu un durvju uzstādīšana dzīvoklī, ofisā vai citās telpās ir pateicīga lieta. Siltuma taupīšana dzīvojamās un rūpnieciskajās telpās kļūst arvien aktuālāka. Pastāvīgi augot elektroenerģijas un gāzes cenām, cilvēki biežāk aizdomājas par ieekonomēšanu uz apkures rēķina. Visbiežāk siltuma noplūde notiek caur logiem, tāpēc parasto logu nomaiņa pret siltuma enerģiju aizsargājošiem logiem rada iespējas ievērojami samazināt apkures izmaksas. Uzņēmums Salūts piedāvā plašu plastmasas logu un durvju izvēli. Cilvēks, kas pie mums iegādājas produkciju, turpmāk par mājas vai dzīvokļu apkuri maksās daudz mazāk. Mūsdienīgus plastikāta logus ražo no polivinflorīda. Tas ir ekoloģiski tīrs produkts, kas neapdraud cilvēka veselību, tāpēc plastikāts ir ideāli piemērots ne tikai dzīvokļiem, oficiem, vasarnīcām, bet arī bērnistabām un ārstniecības iestādēm. Loga profils tas ir plastikāta korpus, kurās ievietotas sienas, veidojot gaisa kameras nodrošina siltuma un trokšņa izolāciju. Unikāls firmas Salūts piedāvājums ir oriģināla logu profila sistēma. Mēs izceļamies ar to, ka esam vienīgā firma Latvijā, kas taisa logus ar 180 grādu pagriezienu. Šie logi ir paredzēti Skandināvijas valstī. Разворотные на 180 градусов. Это конкретно окна, предназначенные для скандинавских стран. Повторяю, что ни одна фирма в Латвии этого не делает. Vēl viena šo logu priekšrocība ir tā, ka tos ir viegli mazgāt, pagriežot par 180 grādiem. Divus zaķus vienlaicīgi noķert palīdzēsim ar daudzfunkcionālajiem logiem, kam ir žalūzijas pret sauli un siets pret kukaiņiem. Logu atvēršanas un aizvēršanas furnitūra nodrošinās funkcionalitāti, ērtību un ilglaicību visas konstrukcijas eksploatācijā.
Logi var būt ne tikai baltā, bet arī jebkurā citā krāsā, kā arī ar cēlkoka faktūras imitāciju. Uzņēmums piedāvā oriģinālas idejas, iestiklojot lielu platību telpas. Firma Salūts piedāvā bezmaksas meistara izbraukumu uz objektu, veco konstrukciju demontāžu un speciālistu konsultāciju. Izstādes, izstādes un izstādes. Ar pavasara iestāšanos kaķu un suņu mīluļu grafiks kļūst ievērojami blīvāks un katras brīvdienas tagad saplānotas vairākiem mēnešiem. Iepriekšējās brīvdienās Skonto hallē notika 2 nozīmīgas izstādes – Latvijas suņu uzvarētājs un vispasaules kaķu izstāde. Šajā reizē gribam atzīmēt īpaši kaķu izstādi. Pasaules izstāde WCF – tas ir svarīgs pasākums un tās organizēšanas gods tiek dots ne katrai valstī. Pasaules izstāde – tas ir prestiži un ir līmenī. Reiķinājāmies ar to, ka varam norganizēt tādu pasākumu un mēs to paveicām. Tā ir jau 2. pasaules izstāde Latvijā, pirmā notika 2008. gadā. Izstādē bija vairāki 100 kaķi no Baltijas, Skandināvijas, Eiropas un Krievijas. Lai cīnītos par labāko titulu, vislabākā kvalifikāciju un beigās par labāko visu grupu un sugu izstādes kaķi. Par 2. pasaules izstādes dienas labāko kaķi kļuva Abisīnijas Skaistule no Maskavas. Esmu ļoti priecīga par šo sugu. Uz pasaules izstādi atbraukušo kaķu līmenis nešaubīgi bija ļoti augsts. Vieni no labākajiem bija kaķi no Latvijas. Viņi mirdzēja un priecēja skatītāju un ekspertu acis. Starp citu, par ekspertiem uz pasaules izstādi tika uzaicināta starptautiska komanda WCF prezidentes Annelīzes Hakmanes vadībā. Viņa bija pārsteigta, ka paralēli notiek gan kaķu, gan suņu izstāde. Eiropā tā nenotiekot. Ļoti daudz kaķu no dažādām valstīm, ļoti augstas kvalitātes, daudz apmeklētāju, dalībnieku un skatītāju. Tas bija tiešām ļoti jauks pasākums, teicami organizēts. Prezidente apmierināta, balvas atradušas uzvarētājus, skatītāji emociju pilni no redzētā, un tas nozīmē, ka viss noticis lieliski. Ar prieku var teikt, uz tikšanos nākamajā pasaules izstādē Latvijā. Laiks parūpēties par jaunās sezonas garderobi. Aktuālākās šīs pavasara un vasaras sezonas sieviešu tērpu tendences veikalu Maija modes kolekcijās. Īstas modes dāmas pavasara-vasaras 2012 sezonai sāk gatavoties jau ziemā. Īpaši viņām sieviešu apģērbu veikals Maija piedāvā pavasara sezonas pašus aktuālākos jaunumus. Galvenais jaunajā kolekcijā ir kleitas, kas izceļ to īpašnieču – sievišķību un seksualitāti. Pavasara un vasaras kleitām svarīga ir krāsa. Jaunajā sezonā mēs varēsim ieraudzīt īstu krāsu izrādi. Aktuālas ir visas varavīksnes krāsas un tūkstošiem to toņu. Galvenais tām jābūt spilgtām. Absolūtas līderis pavasarī un vasarā būs triktīza, dzeltena, oranža, sarkana, violeta un rozā krāsa. Īpaši moderni 2012. gadā būs drosmīgi krāsu salikumi. Vai nu vienā gāmā, vai dažādos toņos, vai arī kreatīvs maisījums, kad vairāki spilgti toņi harmoniski apvienojas vienotā oriģinālā ansamblī. Ja runājam par materiāliem, tad modernie pavasara-vasaras vieglie puscaurspīdīgie tērpi liek izmantot mīkstus plūstošus audumus. Tādējādi mode sezona solās būt kārdinoša un tajā pat laikā ļoti romantiska. Zīmējums un krāsa ir nedalāmi. Lai pavasara kleitas būtu oriģinālas, modes dizaineri izmanto visdažādākās uzdrukas, kas dod vaļu radošajai fantāzijai. Tie ir dažādu ziedu motīvi, no reāliem līdz ekscentriskiem, kā arī daudzu ģeometrisku rakstu variācijas.
Atklāti pleci viena no galvenajām nākamā pavasara aktualitātēm. Kleitas, kas dod iespēju parādīt skaistus plecus, tāpat laikā palikt noslēpumainai un sievišķīgai. Garas un īsas pēc formas apjomīgas. Jebkas, kas uzsver jūsu spilgto individualitāti, kas piešķirs jūsu tēlam kreativitāti, kas atgādinās par jūsu skaistumu, maigumu un seksualitāti. Tādas būs jaunās pavasara-vasara sezonas modernās kleitas. Tajās jūs būsiet eleganti, vilinošas. Kādas dienas šajā nedēļā ir labvēlīgas jaunu lietu iesākšanai, zina mūsu planetologs Aleksandrs Sokolovs. Tātad šonedēļ mūs gaida arī ļoti labvēlīgi astroloģiski apstākļi. Vienīgi, ka marta beigās sāk darboties Neptūna un Marsa opozīcija, kura parasti sāsina ideoloģiskas pretrunas. Ja mēs saprotam, jau dzirdam, ka apkārt cilvēki ir gatavi strīdēties, varbūt. Un šonedēļ vēl darbosies viens ļoti interesants aspekts, tas ir Saules un Urāna savienojums. Šīs divas planētas katru gadu dod mums 2-3 visspilgtāko pārdzīvojumu nedēļas. Tieši šodien ir gaidām precīzs savienojums vai visspilgtākais kulminācijas brīdis gaidāms. Un noteikti nedēļas beigās būs pārsteigumu pilnas dienas. Runājot par šo savienojumu, jāsaka vēl par vienu dienu. Tas ir 22. datums, ceturtdiena, rītdiena, kad sāksies jauns mēneša cikls. Un Saule, mēnesis, Merkūrs būs blakus Urānam. Un noteikti ceturtdiena būs nedēļas vispilgtākā diena. Nu, un, kā es jau teicu, ja mēs atceramies, ka nevajadzētu konfliktēt, tad līdz gandrīz mēneša beigām vēl paliek ļoti labvēlīgi astroloģiski apstākļi. Veiksmi jums! Paldies! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas!